Labdien! Šodien es jums pastāstīšu par atkritumiem un to šķirošanu. Atkritumi Latvijā. Viens Latvijas iedzīvotājs gada laikā rada aptuveni 333 kilogramus atkritumu. Ik gadu Latvijā no jauna uzkrājas līdz 700 000 tonnām atkritumu, no kuriem apmēram puse rodas mājsaimniecībās. Apmēram 30%, jeb 200 000 tonu no kopējās sadzīves atkritumu svara veido iepakojums, ko dažbrīd nevērīgi izmet kopējā atkritumu kaudzē, taču to varētu sašķirot un pārstrādāt atkārtoti. Katru gadu Latvijā tiek ievests apmēram 25 000 tonu elektropreču, 15 000 tonu automašīnas riepu un 245 000 tonu eļļas un to filtru. Iepakojuma pārstrāde. Pirmkārt, stiklu un metālu to pārkausējot var izmantot bezgalīgi. Otrkārt, papīra šķiedras izmanto līdz 7 reizēm. Treškārt, plastmasu izmanto līdz pat 30 reizēm. Vispārīgi fakti. Viena 0,5 litru tilpuma PET pudele sver 50 gramus, 20 000 pudeļu sver 1 tonu. Latvijā katrs cilvēks patērē aptuveni 40 kilogramus papīra gadā. Automašīnu akumulatori ir īpaši bīstami videi, jo satur svinu un skābes. Paldies par uzmanību!